Nākamais jautājums mums ir par web saturu. Jānim ir 3, 4, 5 jautājumi ir tieši par web saturu. Kad ir jau Affiliate projekts ir, mājaslapa ir, bet tagad ir par saturu. Tad varbūt sāc ar pirmo. Saturs tad. Manā uzskatā ir tādas, var iedalīt vairākas stratēģijas, kā tad veidot šo saturu. Kas ir pluss pie stratēģijas un kas varētu būt mīnus, ja man, piemēram, ir viena stratēģija, es atrodu ārzemju materiālu un es gribētu tulkot viņu latviešu valodā. Otra stratēģija, kad es mēģinu pārdot produktu caur kritiku. Trešā stratēģija varētu būt kaut kādā savas personīgās pieredzes publicēšana un varbūt vēl kāds cits. Īstenībā tu jau arī tās lielākās to galvenu arī nosauc, tagad tu pareizā virzienā esi domājis. Jo tas, ko Affiliate tagad šobrīd dara, viņi mēģina radīt saturu, pievienoto vērtību par jebkuru jautājumu, kas tajā industrijā ir. Ja cilvēks meklē informāciju par kaut ko konkrētu, tad viņš partneris mēģina piedāvāt par šo kaut kādu konkrēto jautājumu arī to informāciju. Jā. Atbild uz jautājumu, jā, ko cilvēks gribēs zināt. Ļoti labi, tas, ko tu teici, tulkot, ir ļoti labi. Jā. Ir ļoti daudz dažās industrijās globāli tur resursi, angļu valodā saturs, krievu valodā, jebkurā citā valodā saturs, kas ir ļoti vērtīgs, bet latviski viņš vēl nav. Tad tu būsi tas pirmais, kas to izdarīs un to piedāvās. Mūsu gadījumā mums sanāk, ka tās industrijas ir tādas, ka nevar paņemt kaut kādu saturu no angļu valodas un iztulkot viņu. Tur ir kaut kāds Latvijas, visām tām mūsu programmām pārsvarēja Latvijas kaut kādas īpatnības, tur specifiskās, tur pašā finanšu jautājumā, tu nevar pārkopēt saturu no citas valodas. Vai arī, hostingos, tur ir konkrēti tie rādītāji, ciparu un piedāvājums, un nevar vienkārši tulkot saturu no. Tāds vispārīgs, pat tādu serverim programmā varētu, to darīt, vai ne? Vispārīgi par hostingu, kaut kādas informācija, pamata informācija, ko partneri varētu iztulkot uz latviešu valodu, jā. Bet, par finansēm, ko tu tur iztulkos, jā. Bet tas ir galvenais, ko nedrīkst darīt, varbūt uz ko to arī vairāk, varbūt vēl, ko es redzu jautājumā, nav ieteicams, nav ieteicams kopēt, jā, zakt saturu, jā. Tas ir tas, kas nav ieteicams, jebkāda aspekta. Jo agri vai vēl apmeklētājs sapratīs, ka tev ir saturs nav oriģināls, un to uzreiz sapratīs, piemēram, Google. Ja? Uzreiz viņi to sapratīs. Bet vēl agrāk nekā apmeklētājs. Ja? Un tas ne uz ko labi, ne pie kā labi nenovedīs. Ja? Tas ir tas, ko nedrīkst izmantot. Ja? Un tas, ko es tagad iesaku pēdējā laikā, pēc iespējas izveidot multimēdiju saturu. Tas nevis vienkārši teksts, bet arī attēls, grafiki, infografiki, kas tagad ir pēdējās tendences, video iekšā saturā, jā, maksimāli daudz dažādu saturu, kaut kas lejupielādējums, varbūt kāds PDFs vai vēl kaut kas. Tas viss ir tas vērtīgais, jo cilvēki arī dažādām uztverstiem, tām īpašībām. Viens uztver ar ausu, otrs ar aci, cits izlas, jā, caur domām izlaiž cauri. Un, ja tev būs tas saturs maksimāli tāds multimēdija, tad tu katram trāpīs, jā, katru uzrunās. Man šķiet, ka tev pieminētie infografiki ir tāds, baigais trends, tāds linkbaits riktīgs, ir tīpaši. Starp citu, jā, infografika varētu būt. Man liekas, Latvijā vēl tā īpaši viņas neizmanto. Bet tagad jau rodās projekti dažādi, kur arī var veidot tos infografikas. Un tur kaut kāds bija pat viens Latvijas. Vizuāli ir kaut kāds tas angļu resurss, un Kristaps stādīja nesen. Instagram, man liekas, vai kaut kas tāds. Instagram ir tas vienkārši bildēm. Tas bija tikai bildēm, jā? Tur, man liekas, nāca klāt jau kaut kas. Bet, labi, tas ir atsevišķi tās, bet šobrīd jau ir arī parādās kaut kādi rīki, kur jau tu vienkāršāk var tos izveidot infografikas. Un, ja tev izdodās veiksmīgi izveidot infografiku, tas varētu būt, kā Renalds saka, linkbaits, tas ir latviski saišu piesaistes kampaņa. Jā, varētu būt. Un tas no SEO viedokļu būtu baigi labais tāds iegūms. Bet es arī pieminēju tādu kategoriju kā personīgās informācijas saturs. Cik tas ir saistošs? Kad sākās internet pieslēguma, affiliate programmas un arī citas no ārzemēm, kaut kādas programmas, šitas bija viss pats pamats visam affiliate marketingam, ko 2-3 gadu atpakaļ. Tad bija praktiski viss saturs bija tā kā personīgā pieredze. Es pasūtīju internetu vai, nopirku šo televīzijas pieslēgumu, un tagad es jums pastāstu, kā man iet, ko es esmu sapratis, kādi plus, kādi mīnus, ja, vai arī kas patīk maniem draugiem, vai ko es esmu dzirdējis no citiem tur paziņām un tam līdzīgi, radiniekiem. Un tad to liek kā saturu. Un tas, principā, ir tas pats viens no spēcīgākajiem satura stratēģijām, jā.
Bet te ir tādi riski, ka, ja tu to tā neprofesionāli pasniedz, tad var nenoticēt tam saturam. Tur jābūt tādam, teiksim, tādam meistarības līmenim zināmam. Bet vislabāk jau visu kombinēt. Jā. Visu, ko tu spēj iedomāties, gan savu pieredzi, gan atbildi uz kaut kādiem jautājumiem, kas cilvēkiem par šo industriju liekas svarīgs, gan arī varbūt iztulkots kāds raksts no angļu valodas vai krievu valodas vai spāņu vai nav kāds valodas. Viss tas kopā ir tas mikslis, ir tas labākais. Jā, tad ir ok. Tad vēl tāds man jautājums ierakstīts, vai tulkotam saturam ir kaut kāda negatīva iezīme, varbūt, ka, piemēram, tulkojums neatspoguļo manas domas vai oriģinālā, vai man jāliek atsauc uz oriģinālo rakstu vai kaut kas tāds? Pēc, teiksim tā, atsauc noteikti jāieliek, uz oriģinālo rakstu, ja tu esi tulkojis, bet, pēc tā, teiksim, vai tas uzticība no apmeklētāja lielāka vai mazāk, es domāju, ka tas nav tik izšķiroši tieši par to stratēģiju runājot. Tas drīzāk ir no tā, cik tas kvalitatīvi izdarīts ir, un cik tas ir vērtīgs un tam apmeklētājiem nepieciešams. Tīri tāds faktors, kas nostrādā. Jo tu jau vari iztulkot tā, ka tas saturs te latviešu valodā varbūt nevienam nav arī vajadzīgs tas, ko tu izdarīji. Jā. Bet iespējams, ka tu jau nezini, ko tu esi iztulkojis. Ja tu esi iztulkojis kaut ko ļoti vērtīgu, tad viņš arī būs vērtīgs. Un ja viņš ir piemērots Latvijas apstākļiem, tad viņš būs ok arī latvietiem. Jā. Bet ja tu vienkārši brutāli kaut ko iztulkoji, saņēmis dažādas rakstus un tulko nedomājot par to, vai tas ir vajadzīgs vai nē, tur būs problēmas, protams.